Совершенство Твое не имеет границ. Я ценю каждый миг жизнью с Тобою. Ты бессилие мое утираешь с ресниц, наполняешь меня верой живою. Я предвкушаю красоту покорения. Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения. Совершенство Твое не имеет границ. Я ценю каждый миг жизнью с Тобою. Ты бессилие мое утираешь с ресниц, наполняешь меня верой живою. Я предвкушаю красоту поколения. Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью Своей. Осени меня теплотой согрей, силой одари. Ничего не ценнее Твоей совершенной любви. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью Своей. Осени меня теплотой согрей, силой одари. Ничего не ценнее Твоей совершенной любви. Я наслаждаюсь глубиной поколения. Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения. Я наслаждаюсь глубиной поколения. Я воздеваю руки к Тебе без страха и сомнения. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью Своей. Осени меня теплотой согрей, силой одари. Ничего не ценнее Твоей совершенной любви. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью Своей. Осени меня теплотой согрей, силой одари. Ничего не ценнее Твоей совершенной любви. Ничего не ценнее Твоей совершенной любви. Šonedēļ mēs atkal sludināsim otro daļu. Otro daļu par to, ko mēs pagājušajā sludinām. Ģimene un laulāto laimi. Uz ģimene un laulāto laimi uzzināsim, kādu sievu un vīru izvēlēties, lai ģimene būtu svētīga un laimīga. Un daudz lietas, lai uzzināsim, kā lai ģimene būtu svētīta. Kāda atmosfēra mājās jābūt, lai būtu svētīts tavs nams, svētīt tavu ģimeni. Mēs uzzināsim, kā mēs paši visu to varam vadīt. Ja? Un kā mēs varam saprast, kas nav no Dieva un kas ir no Dieva. To mēs šodien uzzināsim. Ievadā es gribu vēl jums pateikt par to draugu izvēli, kā mēs runājam, par draugu izvēli. Kad mums arī jāsaprot, es domāju, kādus draugus mums izvēlēties. Es domāju, ka mēs varam meklēt tādus draugus, kam var līdzināties. Pareizi, ka mēs varam līdzināties. Kas nes gaismu šajā grēcīgajā pasaulē. Es domāju, ka mums nevajag ļaut sevi ietekmēt tādiem nenormāliem cilvēkiem, trakiem cilvēkiem. Jo īstenībā, ja tu ļauj sev tādiem ietekmēt, tu pats kļūst nenormāls un traks. Es saku nopietni. Es esmu ar to saskāries. Protams, dzīvojot bez Dieva, es esmu tādiem visu kopā, un ja tu tādiem
saskaries, un viņi tev ritīgi ietekmē. Ritīgi aizvelk tādās lietās līdzi, ka paldies Dievam, es domāju, ka mēs dzīvojam tajā laikā, kad ir cilvēki, kuriem tiešām var līdzināties. No ko var skatīties un no ko var mācīties. Un es to arī saskatīju Bībelē. Zini kā Bībelē, es to ieraudzīju, zini, kur Bībelē es to ieraudzīju, kad mēs lasām pa Izraēlu vēsturi. Es jau pagājušais arī to teicu, kad mēs varam pievērst uzmanību tādam aspektam un tādai lietai, kad, ja piemēram, Izraēla tautā, ja, tronī bija kungs acīs taisns Dievam, Dieva acīs taisns, ķēniņš bija, Dieva acīs taisns, kas pildīja Dievu gribu, tad tā tauta bija svētīta, pareizi, tur viss bija tā tautā tā kā nākas. Bet tiklīdz ķēniņš sāka grēkot, visa tauta sāka grēkot. Tad tā ir vecā derībā. Jo mēs zinām, ka visi ebreji kalpoja Dievam, kas radīja debesis un zemi. Un viņi visi lasīja Toru. Visi lasīja Toru. Pēc tam šie paši ebreji, kā mēs redzam, kuri zina Dievu, nolika malā Toru un darīja sev elku tēlus. Un kurus pienesa un upurēja kā asins upurus. Kāpēc? Tāpēc, ka, kāpēc tas tā bija? Tāpēc, ka ķēniņš viņus ietekmēja. Kāds bija, kas ietekmēja ebreju tautu? Kāds bija ķēniņš, tāda bija visa tauta. Neatcerieties vecā derībā, kad bija tā. Un tāpēc jau mums ir, kāda mums ietekme no tiem draugiem, kāda mums ietekme no tiem cilvēkiem. Mums jāmeklē, tāpēc es saprotu, ka mums jāmeklē tāds cilvēks, kam mēs varam līdzināties, pareizi, kam mēs līdzināties varam, no ko mēs varam ietekmēties. Un šodien mēs atkal runāsim, kā es jau sākumā teicu, par ģimenēm, laulāto laimi. Es atkal pārdomāju, man liekas, ka to nevar vienā reizē izrunāt. Tā ir tāda tēma, kas ir ļoti aktuāla un svarīga un ļoti nozīmīga. Un pirmajā daļā mēs runājam, kā sasniegt svētību ģimenes jomā. Un es arī atceros, pagājušais, ka es dalījos ar pieredzi, kā es to daru ar savu sievu, ko es daru ar savu sievu, kā mēs dzīvojam. Kā mēs kopā pienesam upurus Dievam, kopīgi, kā mēs kopīgi ziedojam, es stāstīju, atcerieties? Kopīgi lūdzamies, kopīgi lasām Bībeli, un pat mēs kopīgi nolēmjam, ko svētdienas sludināt. Un es, kā pagājušajā arī runāju, kā garīgā dzīve ģimenē ir ļoti svarīga. Es domāju, ka mēs sapratām, ka garīgā dzīve ģimenē ir ļoti svarīga. Un šodien mēs dzirdēsim turpinājumu, tai mācībai, lai ģimene būtu laimīga, lai ģimenei būtu laime. Ja kādu sievu, parunāsim, varbūt kādu sievu izvēlēties, lai ģimene būtu svētīga un laimīga. Jo, kad cilvēki dzīvo, viņi bieži pat nezina, ziniet, ka cilvēki pat bieži nezina, ka viņa dzimtas saknēs var iet lāsts. Par dzimtas sakni. Un tas lāsts var būt vēsturiskā jomā un tieši ģimenes jomā. Tieši ģimenes sfērā un tieši dvēselē. Un cilvēki to dzīvo kopā un nezina pēkšņi, piemēram, kas ar viņiem notiek. Viņi nesaprot, kāpēc viņi pēkšņi sāk atsevišķināties viens no otra. Jā, lās. Pauģu lās seko par ģimenes koku. Vai kaut kur pa kreisai šāds? Nē, tas ir, ne jau vienmēr to esi vainīgs, tas var būt opīts un vecs tēvs un vecs, kas ir tur sataisījis ziepes. Tu jau nezini, ko viņš tur ir darījis. Tu jau pat nezini visus savus tos vecs radrākšus, kādā tur paaudzī. Tu viņus nemaz nepazīst. Un tu jau nezini, ko viņš darīja. Viņš varbūt pazemoja savu sievu, savu vecmāmiņu, viņš tur pazemoja, aizvainoja un ienāca viņa
dzīvē, nu, šie ļaunie gari, dēmoni, un tie seko pa visu to ģimenes, par to visu dzimtes koku. Par visu dzimtes koku. Un tie dēmoni iet no paudzes uz paudzes, un viņi neiziet tāpat no tā dzimtes koka. Ziniet, ka viņi tāpat neiziet no dzimtes koka. Un cilvēki dzīvo kopā un pēkšņi viņi sevi kaut kādu atsvešināšanos vienu. Viņi dzīvoja normāli, sākumā viens otru mīlē, un pēkšņi viņi sajūt atsvešināšanos. Un viņi nesaprot, ka tas nav viņš, kas tur, un tas nav viņa draugs, kas tur pēc viņa tā varbūt atsvešināšanos izraisīs, bet tas ir dēmons, kas seko no paudzes paudzes. Jo, piemēram, mana mamma, piemēram, ar manu tēvu arī izšķīros. Es biju dzimdības nozīmē, es vēl tikai dzīve, es vēl nebiju piedzimis, viņš jau manu mammu pametēja. Un Aigai arī tēvs pamet savu mammu vai otrādi mammu pamet tēvu, nezinu. Viņi izšķīros. Un tā kā pienāk tava dzīve, tava ģimene, un tu arī var notikt tas pats, ja tu nezini. Ja tu nezini, ka tas ir dēmons, ka tas ir vēlns, kas grib izjaukt. Ne jau tu meklē vainu savā partnerī. Zinu, sāc savu partneri tur sodīt, un tas partneris atkal tevi sāk sodīt. Īstenībā jūs neviens ne otrs negribat slikt, vienkārši tas ir dēmons, kas ir jūs dzimtā. Un viņš grib izjaukt jūs ģimeni. Jo mēs jau zinām, kāds ir sātena uzdevums, ļauno garu uzdevums, dēmonu uzdevums. Lai mums viss izposti ģimenes, lai mēs būtu nelaimīgi, lai mēs ciestu. Vēl viņš priecātos, ja mēs vēl pakārtos un vēl nezinu, ko tur izdarīt. Pareizi? Viņam vēl tas ir viņa mērķis, lai iznīcinātu cilvēku. Veselas pazudināšana. Pazudināšana. Viņa mērķis nokaut, nomaitāt cilvēks. Tas ir dēmons. Un viņš arī seksa jomā iet visādās jomās. Un cilvēki nevar saprast, kāpēc viņiem tur nav nesaskaņas rodās. Un viņi nesaprot, ka tas ir dēmons. Un bieži vien arī seksa atsevišķināšanās intīmā jomā. Un viņi nesaprot, ka viņi no sākuma mīlēja, kā viens otru mīlēja, uzreiz bāc. Viss pārtrūkst, viss. Un nestrādā vairs šī. Un zin, kas notiek bieži vien, un cilvēks sāk pārsteigties, vīrieši sāk pārsteigties, sāk skatīties. Viņi nesaprot, kāpēc tā notiek, sāk skatīties pornogrāfiju, erotika. Sātens jau to tikai grib, lai tu ieslēdz tos, lai tu skaties to, tev, lai ģimenē nav tur tā kā vajag, tu sāc tur par tām lietām, sāc ar pašamierināšanos nodarboties, onānismu, piemēram, vīrieši. Sievietes paliek figrīdas. Vai tas ir grēks? Onānismu, piemēram, nodarboties. Vai tas, man liekas, ka tas nav no Dieva vai kā? Tas nav no Dieva. Nav no Dieva. Tas tomēr ir grēks, Jā, ka pašamierināšanās. Jā. Es domāju, jā, tu jau fantazē par citu personu, kas tev... Bībelē jau ir romāns. Jā, nedrīkst, tas ir grēks, jā. Es to nezinu. Un sieviete paliek figrīda, cita. Jā. Un figrīda, jā? Frigida. Figrīda? Frigida. Kaut kā tā bija. Nu jā, kaut kā es tas visu to valodā, tā pareizo latvisko nezinu, tik precīzi, bet figrīda, jā? Frigida. To arī var kaut kā nepareizi. Frigida! Tā kā viņi kartupeļi frigida. Nu labi, un cauri viņi, zin kā ģimenē sāk dzīvot, kā brālis un māsas. Jā. Vīrs uz sievu. Aigaši tā bija arī vīri. Man arī tā bija. Jā. Es nezināju, kad viņš iet gulēt un kad viņš sēdās. Jā, un tas ir dēmons. Tā nav Dievs paredzējis. Tā nav. Un pēc tam es teicu tā, ka man apnika tāda dzīve. Jā, Es jā. negribu. Un viņš Tā. paņēma un nomira. Atlaid atspēs. Jā. Es jau negribēju ne nāvi, neko. Un cilvēki galvenais nesaprot, ka tā ir demoniska izpausme. Tā ir demoniska izpausme. Tā ir demoniski izpausme, jā. Jo, zini, kā, mēs jau zinām, kā viss patiesībā ir. Kā ir oriģinālā. Kā Dievs viss ir radījis. Viņš viss ir ideāli radījis. Pareizi, Dievs viss ir ideāli. Lai ģimene būtu laimīga, lai viens otru mīlēt, lai būtu labs seks, lai būtu viss draudzīgi kopā mīlēt. Dievs ir radījis visu labu.
Orģinālā viss ir ideāli, pareizi? Jā. Ja tu redzi kaut kāds novirzes, es saprotu, ka tas vairs nav no Dieva. Paldies Dievam, ka mēs šodien to saprotam, ka tas nav no Dieva. Un nevajag to partneri tik daudz vainot, bet saprast, ka tas ir tas dēmons, tas jaunais gars, kas tev jauc. Cīnīties pret to. Bet jā, pret tiem dēmoniem, pret jauniem gariem atcīmās, nevis pret to cilvēku. Un tu viņu sodi, viņš ir kaut tevi sodi. Un tas jau vēlam tikai vajag. Kašķis rodās. Jā, un sātans, tas tikai vajag. Viens otru sāk neieredēt. Jā. Un sātans jau to tik grib panākt, saprot? Un viņš tad smējās. Smējās. Un īstenībā tas, un cik kā cilvēki domā, tas ir mans liktenis. Tas nav nekāds liktenis, nav. Bet, ir vēl viena lieta, tas būtības, visur arī sātans vainīgs. Arī paši tā, var arī, mums arī Jākob ir savas attiecības, Jākob, kā mēs pagājušajā runājam, Jākob savas attiecības, un otrs ir arī, es jau kā teicu, var būt paudžu lāsts, kas seko pa dzimtas koku, no senčiem, kas pārmantojas. Bībelē rakstīts, kā, cik paudzēs tur tie lāsti, pa cik paudzēm viņi tur iet. Cik? Vairāk, man liekas. Tur bija līdz 10. Kaut kā. Svētības līdz... Vai svētības bija daudz, vairāk. Paldies Dievam, ka svētības vairāk. Vispār ir jāatzīmot tā, ka vismaz bērniem tev svētības, būs. Ja tu nekārtīgi dzīvos, tad tu mazbērns. Bet galvenais, ka sākās apvainojumi vienam pret otru, cilvēki nezina, viņi nesaprot, ka tas ir dēmons, kas viņus tur kurda vien pret otru. Viņi viens uz otru. Tu viņš ir ļauts un riebīgs. Viņš jau nav ļauts. Jāšķirās un jābūt no viņa projām. To jau tikai vajag, sādnam tikai vajag. Un paldies Dievam, ka mēs šodien saprotam, ka oriģināli Dievs viss ir radījis pavisam savādāk. Ka mēs esam oriģināli, mēs esam svētīts pāris, pareizi? Mēs esam svētīti cilvēki. Mums jāpieņem, ka mēs esam Dieva cilvēki, mēs esam svētīti, mums ir Dievs svētīs, mums ir Dievs sieva no Dieva, piemēram, iedevs. Tāpēc vajag arī pareizi izvēlēties. Tas sieva būt arī no Dieva. Izlūgties. Jā, izlūgties. Jo sātans visu grib sabojāt, lai tu ciestu. Viņam ir mērķis, lai tu ciestu. Lai tu domā, ka tava sieva ir vainīga pie visas, ka viņa ir tāda, ka viņš sādens tā runās, ka ne jau tu esi vainīgs, bet viņa, nav tā. Es tā visu laiku domāju. Viņa ir vainīga. Tikai viņš ir vainīgs. Es jau nē, pats to nekad neesi vainīgs. Nekad dzīvē. Nē, kur tad tu? Ir tās teiciens. Ja виноватым родился. Bet mums jāsaprot, ka tas nav viņš, tas cilvēks, tas ir tie ļaunie gari, kas ir cilvēkā. Jā, ka tas ir reāls lāsts par cilvēku. Vai nu tu pats esi to savas dzīves laikā to lāstu sev uzlīdz, vai nu arī tas ir pārmantots lāsts, vai tu pats esi satraisījis kaut kāds poļus. Pats jau var savu dzīvi sabojāt visu. Bet iespējams, ka mēs pat nezinām, ka tas ir par dzimtas koku tas lāsts. Mēs nezinām, kāpēc tā notiek. Jo daudzām ģimenēm tā ir, saprot? Un cilvēki pat nezina. Tagad, ja tu zini, tu saprot, kaut kā tāda lieta notiek, tas ir sātans. Tu uzreiz sadzam, un tu viņu patriec prom, un viss, un dzīvot kaut kā tālāk. Ja tu zini, ka tu apzinies, saproti, ka tas ir. Kas tev maisa dzīvo? Jā, kas tev maisa. Kamēr tu to nesaprot, neapzinies. Tikai otru vaino. Jā, vaino otru. Viņš ir tāds riebīgs, un viņš saka, tu esi riebīgs, un viss. Jo par dzimtas koku viss kas var iet. Slimības var pārmantoties, var nomirt tā priekšlaicīgi nāvu. Daudz, zini, pat mirst, un visi pēc kāds mirst. Tagad viss, es nezinu, 49 gadi viss. Nē, dzimtas kokā var būt. 50 gados, piemēram, ir tādi, piemēram, pa dzimtas koku iet lās, un visi tani mirst 50 gados, piemēram, ir tā. Ir tā. Ko darīt, ja to skaitli, noteikti to skaitli kaut kā jāizrāda? Viņam vēzis, piemēram, visā dzimtas kokā vienam pēc otras sako vēzis. Citā nav ģimenēm. 50 gadiem, jā. Jā, vīrietis nomirst 50 gados, tad daudz par ģimenes koku. Es esmu 110. Jā, tu esi izklāts un dzīvo, bet cilvēki nezina un seko no paudžu paudžu. Tas ir nekas, ka izglābs mācītājs, viens nomir 36 gadu vecumā. Gultā. Bet viņš tāpēc varbūt tas nezina daudz ko.
nodots, tas slāsts tiek nodots no paudzes uz paudzi. Kamēr viņš nav Dažādas izrādījis. lietas. Kamēr viņš nav izrādījis, ja izrāda, tad viņš vairs neiet. Tāpēc skatieties, ka mēs piedzimstam, ja? Mums parasti, kas mums tiek nodots, piemēram, no senčiem? Acis, pareizs, tracis, krāsa, deguns, līdzīgs kaut kas, raksturs, slinkums, citam ir visi nepacietīgi kaut kāda. Un tieši kāds ir tavam tētim, tāds parasti arī tu esi. Nav tā, piemēram, ka kāds ir tētis, tāds arī dēls apmēram. Vispār no tēva vairāk iedzimst asins no tēva kaut kā. Domāšana tiek pārmantot, pareizi domāšana. Jā, tāpēc man mamma saka, tu esi tēvs bija depresīvs, piemēram, un bērns ir depresīvs. Jā. Piemēram, mamma depresīva, meita depresīva. Domas ir līdzīgas. Un tā ir garīgās lietas, kas tiek pārmantotas, saprot? Un tāpat tas ir tas slimības tiek pārmantotas, un tāpat pārmantoti tiek visi šīs demoniskās ietekmes, saprot? Viss tā garīgā dzīve tiek bieži vien pārmantot. Viņa arī tiek pārmantot. No paudzes uz paudzes, saprotiet? Un kad tu to saproti, zini, kas ir pats foršākais? Kad tu to saproti, tu no tā vari atdalīties no to un pārtraukt to visu, saprot? To ģimenes lāstu pārtraukt. Tu saki, es nepieņemu to lāstu, es dzīvošu tā, kā Dievs grib dzīvot. Tu nepieņem. Mans ģimenes koks pasaka, zini kas? Jēzus. Aina, Aldiņ, tu pasaki, mans dzimtas koks ir Jēzus. Jā, tev nav viss šitie te, jāskatās, kas tev bija vectāviem un viss te. Pasaka, es viņus nepieņemu, es atdalos no šī ģimenes dzimtas koku lāsta, un mans dzimtas koks ir Jēzus. Jēzus. Un tas ir garīgs mirklis, un saproti, viņš notiek caur tavu apziņu. Kad tu to apzinies un saproti, no ko tev viss, tad tu vari sākt izmainīties. Vispār negatīvos vārdus arī nedrīkst pieņemt. Apziņu. Jā, momentā es nepieņemu un izrādu tos vārdus, kas tiek sacīti uz manis. Un es saprotu, arī saprotu, ja? Ja nav apziņa, Dievs nedarbojas. Dievs darbojas ar mūsu apziņu. Kad mēs to saprotam, ka mēs pieņem, Dievs darbojas ar mūsu apziņu. Kad mēs to saprotam, pieņemam, jā, un kad mēs to uztveram, saprotam, piemēram, es tādu dzīvoju savu sievas, pēkšņi man kaut kāda cita sieviete sāk vajag interesi, tad es par viņus tur sāku domāt, par daudz domāt, un kaut kā savu sievu jau mazāk es saprotu, tas jau vairs nav Dievs, tas ir Sātans, kas grib izjaukt mani ģimeni. Es apstājos, es saprotu, ka tā nav Dieva garība, tas nav Dieva prāts. Es vienkārši atsakos no to visu, patriec prom, es saprotu, ka tas ir Sātans, kas grib izpaustīt manu ģimeni, karš un sāk atkal dzīvot kopā ar sievu, mīlēt viņu, un saprotu, ka tas nav no Dieva. Tas ir mana apziņas, mans apziņas mērs vienmēr nosaka Dieva darba apmērus manā dzīvē. Tavā dzīvē, Dieva darba apmērs tavā dzīvē, apziņas mērs nosaka vienmēr, ka tu apzinies, ka tas nav no Dieva. Tu apzinies, ka tas ir Sātans. Tu zini, ja es kaut ko sāku, piemēram, ja es sāku domāt par kaut ko citu, piemēram, kaut ko tu sāku, es saprotu, tas nav no Dieva, tas ir Sātans. Pazūdi. Man ir sieva dot, un ar viņu, Dievs grib, lai es viņu dzīvot, līdz mums nav šķirt, priekos un bēdās būt kopā. Tā ir Dieva grība. Dieva plāns ir, lai mēs būtu svētīti, lai mēs būtu laimīgi, lai mums būtu laimīgi ģimene. Kā tu apzinies, ka tas nav no Dieva? Patriec viņu, patriec. Un tāpēc tas apziņas dziļums nosaka svētā gara spēku tavā dzīvē, tavā ģimenē. Tas arī nosaka to svētā gara spēku. Saprot, kad tu apzinies, tad svētais gars tev nāk palīgā. Arī uzvarēt tās problēmas. Svētais gars jau darbojas ar tavu apziņas, ar tavām domām, viņš jau ar tevi sadarbībā, viņš jau dzīvo tevī. Bet, ja tu pareizi sapratīsi Dieva vārdu,
ja tu sapratīsi, ko Dievs grib, Dievu gribu, un mums ir jāapzinās, ka tas ir dēmons. Saprot, ka tev sākās mājās nesaskaņas ar sievu, saprot, tas ir dēmons. Tas tā nav viņa, tas neesi tu, tas ir dēmons. Hopā, dēmons. To mēs nekad neapzināmies, mēs Jā, tikai jā. vainu ak, tur iebīdās. Tāpēc jau Bībelē rakstīts ne pret miesu, ne pret asinīm jācīnās, bet pret jauniem gariem šajā pasaules telpā. Mums ir jācīnās pret jauniem gariem. Nu jā. Mums ir jācīnās uz ceļiem, lūkšanās, uz celīšiem. Mums jau nav jācīnās pret miesu, ne pret asinīm. Mums jāsaprot, kur ir dēmoni, kurš ir no Dieva un kur nav. Kad es to apzinos, es to novācu no savas dzīves, pareizi. Neturpinu vietos ceļus. Es saprotu, piemēram, dzīvos sievu, piemēram, atraum vai vīru, ja? Un tu redzi, tu sāc domāt, kaut kur darbietās tādu, sāc domāt par citu sievieti. Tu saproti, ka tas nav Dieva griba. Tu apzinies, saproti. Un ja tā nav Dieva griba, kas tas ir? Tas ir Sātans, kas tev pienes to cilvēku. Kur tu sāc fantazēt par viņu. Un tu apzinies un noņem viņu no savas dzīves. Novāc no savas dzīves. Un Dievs darbs atkal turpinās tavā dzīvē. Un Dievs atkal var strādāt tavā dzīvē. Sātans tiek patriekts un Dievs atkal var strādāt. Kamēr Sātans netiek patriekts, Dievs nevar darboties. Tāpēc un mums ir jāapzinās, ka mēs esam svētīti, ka mēs esam laimīgi, ka Dievs grib mūs laimīgus. Dievs jau grib mūs laimīgus, pareizi. Dievs mūsu ģimeni grib laimīgi, viņš grib svētīt. Sātans grib visu izādīt un izpostīt. Vienmēr. Un zin kā vienmēr soda. Viens otru vienmēr soda parasti. Tu tāds un tu šitā. Jā. Sātanē jau tas tik vajag. Viņš jau to tik gaida. Lai tas sāk. Viņi tur... Tu nesaproti, kurš tas vainīgais. Bet tev jāsaprot. Es esmu svētīts cilvēks. Kā tev tā ir? Patrīts Sātans saka, es esmu svētīts, es esmu Dieva cilvēks. Man ir Bībele, es skatos, kas tur rakstīts, es izlasu, tā es dzīvošu, tā kā tur rakstīts. Ja Dievs teica tā, tad man ir tā. Es neskatos, ko tas Sātans man tur māna un grib man piespēlēt visādas tur savas variantus. Un lai es skatos porņiks, un lai es skatos to, lai es skatos... Tas ir no Sātana, viņš to grib. Es domāju, ka viņš grib, lai tu sāc fantazēt. Sāc nodarbot citām sievietēm, lai tu sāc fantazēt. Un arī tā, precēties, es saprotu, precēties vajag ar to meiteni, es saprotu, kas pazīst Dievu. Vai ar to puiku, kas pazīst, pareiz Alde? Jā, tieši tā. Precēties vajag ar to, jo citādāk būs auzas. Es pasaku, būs agri vai vēlīgi braukšauts. Jā. Nevajag precēties ar to zēnu, kam ir nauda, bet tam ar to, kam ir smadzenes galvā, un kas ir ar Dievu. Nevis ar to, kam ir, kā cilvēki izvēlās naudu, bet tam, viņš tur, ne viņš ar Dievu, un tev aizved ir galīgās. Tu pa vērgu kļūst viņam, zini? Uz psihē. Darījās uz psihē. Un tas arī Bībelē ir rakstīts, saprotiet? Dāvids un Sālamans bija ļoti atšķirīgi, ziniet? Kaut vai Dāvids bija Sālamana tēvs. Jā. Un tajā laikā, kad viņa dzīvē, bija daudzsievības. Tad viņa bija toreiz daudzsievības. Tad bija savādāk, tad varēja vairāk sievas. Tad bija tā pieņēma, tad tā varēja. Man liekas, tagad arī tur daudz sievas. Pēc veco derību, kad dzīvo laikam. Musulmani, jā. Bet tie nav no Dieva, tie musulmani. Man liekas, ka tie ir no vēl. Mums tad esam viens gadījums, bet es labāk nestāstīšu par šitu. Jā. Nevar nodot to cilvēku. Tie ir Izraēlam radinieki. Izraēli. Nu jā. Un Dāvids, saprotiet, atšķīrās no Sālamana. Un, ja mēs izpētam Dāvida dzīvi, nepavelti Dievs mīlēja Dāvidu. Nekur nav teikts, ka Jēzus ir Sālamana dēls. Visur ir teikts, ka Jēzus ir Dāvida. Pareizi? Dāvida. Kaut vai
Bet kaut vai arī... Dāvida koks. Jā, bet viņi nav nekur teiks, ka ir Jēzus ir Salamana dēls. Jā. Bet tikai teiks, ka Jēzus ir Dāvida dēls. Jā. Un zini, ar ko viņi atšķīrās viens no otra? Nu? Tāpēc, ka Dāvids vienmēr piesaistīs sev ļoti gudrs cilvēks. Viņš bija gudrs, tas Dāvids. Viņš bija gudrs. Viņš gudrs sievietes sev piesaistīs, ziniet? Tā. Visas tās sievietes, kas viņam bija ļoti gudras. Atšķirībā no Dāvida, no tā Salamana sieva, atšķirībā no Salamana sievām. Patlasīsies tur, es pats dažs fragmentiņš. Viņš ieraudzīja Abigailu no sākuma, to sievieti, kas atnāca pie viņu, un viņš redzēja, cik viņai ļoti gudra. Un izdarīja tā, lai viņa kļūtu par viņa sievu. Dāvids izvēlējās gudras sievietes. Viņš bija... Un noslakoja Ūriju. Nē, tas nebija Abigaila, tas bija Betsebu. Un Betsebu, ar ko Dāvids sagrēkoja, arī izrādies bija, ar ko bija tās nepatikšanas, par ko tu teici. Ticiet, tā Betsebu arī bija īpaša. Tā Betsebu arī bija īpaša. Pārsteidzoši bija tas, ka dzīves beigās tieši Betseba izlēma viss jautājums, lai, kas lai kļūt par ķēniņu, par Izraēlu tautas ķēniņu. Jo cits Dāvida dēls jau valdīja pats, bet Betseba iegāja pie Dāvidu un teica, ka Salamanam ir jākļūst par ķēniņu. Un Dāvids tad deva komandu, viņš paklausīja Betsebai. Betseba bija gudra, un arī pirmā tā Abigaila arī bija ļoti gudra sieviete. Viņš bija gudrs, viņš izvēlējās gudras sievietes, atšķirībā no Salamana. Salamans, ko izvēlējās? Tu izvirto kļūt. Viņam jo Dievs īstenībā, kaut arī viņi tur sagrēkoja, mēs zinām, par to gadījumā runāt 1000 gadus, kas tur notika visi. Bet Dievs lietoja Betsebu īstenībā, Dievs lietoja. Nu, redzi, jā. Bet, ja mēs lasām par Salamanu, Salamans atšķīrās. Kaut viņa dēls bija. Un izlasīsim Bībelē, paskaties, kas ir rakstīts par Salamanu. Un ķēniņš Salamans iemīlēja daudz svežzemju sievu. Zin kā, pa krieviski rakstīts. Čuže strannik ženšķiņa. Странник, чуже, странник, женщина. Salaman pamilpil, čuže un странник. Dīvains sievietes. Salamans, tas Dāvids iemīlēja gudras sievietes, viņam bija gudra. Salamans iemīlēja daudz. Čuže, странник. Женщина. По-латвийски klausās tā, nevar pārpildīt, krieviski. Čuže, странник, женщина. Странник, jocīgas. Bet daudz viss citādāk redzēja. Nu jā, katrs citādāk. Jā, citādāk. Kaut arī viņš sagrēkoja, kā mēs teicām, Betsebu. Un grēkam, protams, bija sekas, bet mēs to jau par to vēsturē runājām 1000 gadu. Mēs par to gadījumu jau runā, viss jau runā, bet Salamans atšķīrās. Un kas tur bija rakstīts arī? Un Salamanam vecam kļūstot, viņa sirds īpaši pievērsās svešiem dieviem, jo viņa sirds nebija tā atradusi mieru pie tā kunga, sava dieva, kā viņa tēva Dāvida sirds. Jā. Tur rakstīts 1. ķēniņa 11.4. Un Salamanam vecam kļūstot, viņa sirds īpaši pievērsās svešiem dieviem, jo viņa sirds nebija tā atradusi mieru pie tā kunga, sava dieva, kā viņa tēvs Dāvida sirds. Tātad precēties vajag ar to sievieti, kas ir ar Dievu. Ar gudru sievieti, un kas ir ar Dievu. Jo īstenībā visas sievietes, kas ir ar Dievu, jau ir gudras īstenībā. Nav? Aldi? Nē, visas. Lielākā daļa, bet tā arī gudrība, kad cilvēks nāk pie Dieva. Īstenībā, ja cilvēks nāk pie Dieva, tā jau nav gudrība. Ja Visgudrākie cilvēki, kas Dievu atzīst. Tie, kas bijājās Dieva Bībelē rakstīts. Dieva bijība. Jā, lielākā gudrība ir dievbijība. Jo jālaulājas arī ar to zēnu, kas ir ar Dievu. Es to visiem varu ieteikt. Es tagad zinu, ka jālaulājas ar to meiteni, kas ir ar Dievu, un arī ar zēnu, kas ir ar Dievu. Otrādā, ka vīrieši
ne tev sievietei. Tagad mēs parunāsim, tālāk parunāsim par atmosfēru mājās. Ziniet, ka mājās atmosfēra tiek radīta ar vārdiem. Nu jā, ka no vārdiem viss veidojās. Tāpēc mājās nevar runāt slikts vārds. Zināt, ka mājās nevar runāt. Tas visu atmosfēru izmaina mājās. Aiga nav tā, jo Aigai saka, viņa nerunā rupjas vārds, bet viņa rājās. Bet tā bet arī tās rāšanās izmaina visu atmosfēru sabojāt mājās. Viņš izdara ko slikts, jau nevar ko. Atmosfēra tiek sabojāt ar vārdiem. Jo ar vārdiem izdalās svētais gars, un ar vārdiem iziet arī ļaunie gari. Ja tu mājās tur lamājies un tur ļaunos garus piesaist. Un tev ir slikta atmosfēra mājās. Es nelamājos, es baros. Bet tas arī ļaunos garus tāds. Bet ko tad nevar jau atļaut muļķības? Un ar tādu muti tu vēl maizi. Ar to pašu muti. Jo atmosfēra mājās ir pats galvenais. Mēs nevaram sabojāt ar sliktiem vārdiem, runāt slikts vārds. Jo mēs atmosfēru radām paši mājās. Mums jārunā ar mīlestības vārdiem, cienīgiem vārdiem. Lai arī kaut kādu konfliktu būtu, nevajag tos vārdus lietot tāds rupjas un tāds. Es jau tāds nelietu. Tu nelieto, paldies Dievam, ka tu nelieto rupjas, bet zini, ka tie cilvēki, kas ir rupjas vārdus lieto, viņi ritīgi piesaist demonus mās, ritīgi. Vajag arī iemācīties piedošanu paprasīt, zini, ja kaut ko tu kādreiz sastrīdas, jo mēs jau katrs kaut kāds konflikts rodas. Uzreiz vajag piedošanu paprasīt. Jo atmosfērai jābūt augstākā līmenī, saprot. Nevar staigāt tur arī, zini, bubināt viens uz otru, tur tā. Es domāju, tas sabojā visu atmosfēru. Rupjas vārdi, pārmetumu, aizvainojumu, pazemojumu. Jo tie visi piesaist ļaunos garus mājās. Dēmonus piesaist. Un laime tādī mājā nebūs, saprot. Tādī mājā laime nebūs. Cilvēki, kas Dievu nepazīst, bet ļoti tādi piedošanu prasa, labi. Mīļi, tas ir zemapziņā cilvēkam. Tas Dievs jau ir... Viņš Dievu nepazīst, bet viņš ir tāds mīļi. Cits Dievu pazīst, tu pamāji. Tas nozīmē, ka viņš Dievu nepazīst. Viņš ir laba brigāds. Es nezinu, es tādus satiku, kas ir tik mīļi un labi. Bet vīriešiem ir jāuzņemas tāpēc atbildība par savu māju. Jo vīrs ir ģimenes galva. Kāda tur galva, zin kā sieviete saka. Paskaties, galva visu laiku guļ uz divānu. Un nekustās. Bet es strādāju. Tik acis tur galva. Bet tā galva neko nedomā. Televizorā. Un tikai galva televizorā iekšā. Jā. Nekur citur. Jā. Bet vīriešiem patiesībā jāzina, ka viņiem jāuzņemas atbildība par ģimeni. Jo Bībele arī to saka, vīri, mīliet savas sievas, Efeziešiem 5:25 rakstīt, vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā. Tā arī vīriem pienākās savas sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. Efeziešiem 5:25-28. Tā kā vīriem ir jāmīl sievas un jānododās viņām. Tur tālāk, jo neviens nekad vēl nav ienīdis pats savu miesu, bet katrs to kop un glabā tāpat kā Kristus draudzi. Vīriem jāmīl savas sievas un jādod sevi sievai. Īstenībā, zini, kāds padomā? Ja tu savu sievu nemīli, par ko tu runā, ko tu mīli? Ka tu mīli Dievu. Ja tu savu sievu nemīli, ko tu runā, ka tu mīli Dievu? Tas nav tā. Tie ir meli, es saprotu. Ja tu nemīli sievu un saka, ka tu mīli Dievu, tad tie ir meli. Pareizi? Pirmkārt, mīliet savu sievu. Dievs saka,
Ja tu brāli, atceries Bībelē rakstīts, ja tu brāli, kuru redzi, nemīli, kā tu Dievu vari mīlēt, kuru tu neredzi? Redzi? Nav tā? Ja tu brāli, kuru redzi, nemīli, kā tu Dievu vari mīlēt, kuru tu neredzi? Nav tā? Jāmīl brāļi, jāmīl māsa, jāmīl sieva. Nu, tā ir. Mēs sakām, Dievu mīlam. Sievu nemīl, bet Dievu mīlam. Kā tu mīli Dievu, ja tu nemīli savu sievu, ja tu nemīli savu brāli, Kristu, piemēram, kā tu vari teikt, ka tu Dievu mīli? Jo tu to Dievu nemaz neredzi, brāli to redzi. Zато десятку дod. Un nākošais ir atklātība. Tad mēs sapratām, ka vārdi rada atmosfēru mājās. Kāda atmosfēra, tas atkarīgs, kādas vārds mēs runājam. Ja mēs gribam dievišķu atmosfēru, tur, kur svētais gars darbojas mūsu mājā, un varbūt svētā gara tūms un klātbūtni, tad ir jārunā labi vārdi, forši, tad iedvesmojuši. Ja mēs gribam dēmonus piesaistīt, mēs negribam, bet ja mēs kritizējam, tur pazemojam un tur slikti runājam, tad mēs piesaistam visus tos ļaunos garus dēmonus. Un atmosfēra arī tāda ir kā ir. Un nebūs nekad tur laima, un nekāds prieks tur nebūs. Hello, demoniš. Demoniš. Nākošais mēs parunāsim par atklātību. Jums nav tā bijis, ka jums mājās temperatūra krītas? Radiatorā. Es vairāk tā līdzībās gribētu. Ka temperatūra nokritās līdz 20 grādiem. Jo mēs to nedrīkstam pieļaut. Tas ir līdzībās. Ir divas galējības. Jo vieni cilvēki, piemēram, kas stipri runā, tur rājas, tu esi slikts, viņi kaut ko slikti izsakās. Un viņi, piemēram, saka tur, mans kaimiņš, tas kaimiņš, piemēram, tur kaut kāds Jānis, vai kas tur kaimiņš dzīvo. Tur ir tāds, un viņš ir šitāds, tu pat, piemēram, nagu nevar sienā piesist. Tu neko nesaproti, neko nemāki, zini. Tas vīrs saka, viņš domā, kas par nagu, priekš, ka man nagu jāpiesist, zini. Kāpēc man viņa atzēna būtu, zini, viņi tur kaut ko tur saka. Viņš saka, tas kaimiņš, tas gan ir kruts. Viņš tur sievai nopircis jaunas zābakus, bet tu gan neesi nopircis. Jā, mašīnu, Ferrari. Un tā ir viena galējība. Zini, kā viņi visu laiku tur uzvilta tādu, viena tā ir galējība, kas nav forša. Un otra galējība ir tā, ka cilvēks iekrīt tā kā salā, tā kā salnā, zini. Piemēram, tā esmu. Arī tas nav normāli, saproti? Piemēram, tā. Viņš pienāk tev vīrs pēc, kā tev iet? Piemēram, kā tev iet? Atbild normāli. Iesim pastaigāties? Nē. Varam parunāties. Es lasu Bībeli. Varbūt palūksimies kopā. Es jau palūdzos. Visu laiku. Saprot, par ko es runāju? Jā, ka nav nekā atsaldēšanās. Nav kopīgi. Atsaldēts smadzenes. Sasaldēts. Sasaldēts. Staigā pa māju, un visu laiku, tu gribi viņu parunāties, vai viņš visu laiku no tās partneris no tiem novēršas. Jā. Tu gribi atkārt parunāties, viņš visu laiku Supergarīgs. Pasaka, es gribu ar tevim parunāties, piemēram, viņš saka, vai tad es nerunāju ar tevim? Tad nerunāju, viņš stāv. Vai tu man nemīli, viņš piemēram saka, man nemīli? Par ko tu runā? Es taču tev mīlu, zini. Čau. Vai tik pasaka, es taču tev mīlu. Iet ārā, jā? Jā. Nu? Ok, labi, davai. Piemēram, viņš prasa, ar ko man darīt? Piemēram, prasa, ko man darīt? Atbild, ar ko gribi to darīt? Jā. Ko gribi to darīt? Atcēt. Un, zini, nirgājās viens par otru, zini. Jā. Tā, nekā kopīga. Jā, visu laiku kaut ko uzpēc tikai, un staigā, zini, tā, atsaldēts. Viena galējība, ka tu tur rājies, un ka tu tur baigi, tur izsakies, tad, Otrs, ka tu ir galīga, ignorē.
ignorē Tur cilvēku. valda reliģija. Jā, var Tieši tā, tur ir reliģija, tā ir reliģija. Ja Kristus, tu tā Jā. notiekās. Mums jāsaprot, ka mēs nevaram ignorēt savu sīvu. Jā. Es sāku tevi ignorēt, ne? Viņš saka, pa daudz runāt. Un kad cilvēki tā aizverās, viņi sabojā visas savas attiecības, saprot. Un nedrīkstam mēs to pieļaut. Un nākošā lieta, tā viena no lietām, kas ģimenē tāda var būt, zin, kas nav pieļaujama. Un nākošā ir kontrole un manipulācija, zini? Un īstenībā kontrole, manipulācija, tas ir briesmīgas lietas. Viss ir Mājās. Visur kameras, kur iet. Jo vīrieši var kontrolēt savas sievas. Arī tā var, jā. Kā, piemēram, ar naudu kontrolēt. Vīrs saka, tu nedarīsi to un to, naudu nedabūsi. Jā. Bet sieva saka, nu labi, naudu nedosi, es tev ar kaut ko nedošu. Tas nenotiksies. Un rodas tāda situācija kā kontrole, saprot? Un šī kontrole, saprot, ģimenē ir jāiznīcina. Jo mums nedrīkstam mēs kontrolēt savu vīru, ne vīru savu sievu. Tas kontrolas gars. Jā, tas ir ritīgs demonis gars, kontrolas gars. Tas ir kaut kāds burvestības gars. Kontrolas darbs ir burvestības gars. Jo mums ir jāļauj savam partnerim, kas tev ir blakam, dzīvot pilnīgā brīvībā. Pilnīgā brīvībā. Būt laimīgam un priecīgam. Uzticēties viņam vajag. Pilnībā uzticēties. Nevajag viņu kontrolēt. Es jau pats kontrolēju. Es nebiju ar Dievu. Es jau zinu. Aiga arī kontrolē. Tas nav pareizi, zini. Tas ir demonisks gars, un tāpēc izjūg daudz ģimenes, ka tu kontrolē. Tu neusticies. Jā, un tad sākās Jā, strīdi. sākās. Un cits viņš sāk spītēt. Sāk spītēt. Jā, Varbūt viņš vienmēr... speciāli. Jā, sāk spītēt un speciāli izraisa to, jo tā, tu jau piesaist demonisko, burvestības garu piesaist, demonisko garu. Un tas sāk kārdīt tavas Jā. attiecības. Godīgi sakot, man tas ir vienalga. Jo kontrole, tas ir tāds demonisks stāvoklis. Jo es arī izlasīju, paskatījos, ka vārds burvestība, maģija balstās uz vārdu kontroli. Lūk tā. Jo burvestība ir kontrole. Ar burvestībām nodarboties. Jo, ja cilvēki grib piespiest cilvēkam ko darīt, bet viņš to negrib darīt, tā jau sākās kontrole. Tas arī draudzē var būt, saprot? Nē, pa telefonu runāju. Pa telefonu runāju. Jā. Momentā, ja tev ir prāts atvērts, tu runā cilvēku. Kāpēc tā? Kāpēc šitā? Skaidrs, viņam kontrols gars. Momentā var pateikt. Jā, viņi ķeras klāt pie pārdabiskā. Super garīgi. Un nākošā lieta, par ko es gribēju vēl parunāt, par naudu. Jo bieži vien ģimenē tieši naudas dēļ ir strīdi. Ziniet? Nu jā. Naudas nav. Ko ēst? Kā, dēļ kakls saplēst. Bieži cilvēki uzdod jautājumus arī citu, kā jārīkojas ar naudu. Cilvēki nemāk rīkoties ar naudu. Es pateikšu, kā ar naudu vajadzētu būt, kā es saprotu. Jā. Jo daudz, zin kā domā, piemēram, es tā sapratu, daudz cilvēku tā domā, ka viņi zin, kā jārīkojas ar naudu. Viņi saka, es jau savai sievai dodu naudu. Jā. Es viņai dodu, cik viņai vajag, zinu, cik vajag. Bet īstenībā, zinu, ko es tā pateikšu, viņā nav nekāds suns, lai tu dotu viņai, cik viņai vajag. Sunim tu var dot, cik viņai vajag. Bet viņš apēda, cik vajag. Jo tev jau nav jāizlem, kas viņai vajag. Viņai pati personība, saprot, viņai jābūt savs redzējums, savu vēlēšanās, savu sapņu. Viņai jābūt savai naudai sievai. Saprot? Tu jau viņā nav nekāds sums, ka tu viņai pateiksi, ko viņai tur, ko viņai dot un ko nedot, ko viņai vajag un ko nevajag. Zini, tā kā sunim apmēram. Tāpēc viņai jābūt pašai savai naudai. Noteikti, es domāju, katrai... Bet ne visām ir savu naudu. Bet vajag. Ir vīri, kas strādā un sievas mājās dzīvo. Bet klausieties, bet tu teiksi, tā piemēram tu saki, bet es strādāju. Bet zini, ko viņi atbild par sievieti, viņi apsaka.
Viņa saka, es taču ar tevi apprecējos, lai tu strādātu. Nē, viss ir normāli. Viņai jābūt sava nauda. Ot, saņem algu, iedod sievai, tā ir tava nauda, iedod kaut kādu daļu viņai. Tā ir tava nauda, rīkojas, iedod viņai kaut 200-300 eiro. Tā ir tava nauda no savas algas. Nu, jā, pārējiem. Tā viņa. Viņam Un arī viņi notērē. jābūt kaut kādai naudai. Jā, vajag savu. Es zinu, ka mums arī pazīstam draudzem. Viņa, es redzu, viņa nelaimīgi. Viņa mājās nestrādā, tas vīrs, protams, viņas uztur, tas draugs. Man precējuši. Bet viņai visu laiku jāprast, lai viņa kaut kur dabūt, kaut kur visu laiku jālūzas. Tas ir tīzum. Tad, jā, ka nav Pašam jāsaprot, ka jā. jo ir viena lieta, ja vīrs strādā, jo ko tu sieva dara, viņš atāk mājā. Ir vakariņas. Viņa arī kaut ko dara. Viņai jābūt savai naudai, tā es domāju. Jo, zinu, kā cilvēki domā, mēs jau mīlam viens otru, mums ir kopīga nauda. Labi, kopīgi, bet arī katram vajag savu naudu būt. Kopīga nauda labi, kad ir viss. Bet ir vīri, kas mājās sēž un sievas. Jā, strādā. Pat 2 darbos strādā, vai vīrs tikai mājās, tā kā sieva. Jā, kas es to zinu? Es gatavo visu. Mums ar Aigu, tā, mums ir kopīga nauda, bet arī katram ir savu naudu. Nu, jā. Un ja viņa, piemēram, grib kaut ko nopirkt, ir jau reizēm, kad es viņai tā saku, priekšām tev tas vajadzīgs, jo vīrieši jau nekad nesapratīs sievietes. Zini, ja tev uzprasīs dzimšanas dienā, piemēram, pajautās, ko tev vajag, parasti vīrieši saka, man jau viss ir, man nekā nevajag. Un tu uzprasi sievietei, ko viņa vajag? Vai tādu sarakstu? Es sevišķi aizēju to drēbēju kaut ko, es saku, Aiga, tev taču tas viss tur ir. Tev tu viss no to skapi krīt, viss ārā no to skapi, viss tur. Viņa saka, man vēl vajag tāds džemperīts, tā, kad paskatīsimies, tu tos aciņas, cik tev tās jāciņas? Jā, sievietēm tā ir. Vīrieši nekad nesapratīs sievietes. Sievietēm tā ir. Tāda psihologa. Ja tu Kristu staigā, viņš pateiks, kas ir vajadzīgs. Īstā laikā. Jo es domāju, Dievs tā ir ieprogrammējis sievietes, ka viņam vajag, viņam patīk. Visādi nieciņi patīk, vai ne smaržas patīk. Jā, visādas. Vai, tie tur tāda auskariņa un tāda smarža, tur priekš kam viņam, cik daudz tie auskariņi. Ne, viņam vēl tādu vai tur tādu. Un katru, zinu, mēs bijām vienā citā draudzē, tur, es domāju, tāds sievietes, katru tādiem dievkopām, cik tādām drēbēm, es domāju, cik viņas tās drēbes var pirkt, kur viņām, es domāju, bet viņām patīk. Un katru dievkopām cits, es domāju, es skatos, vienu dievkopu, nākošu dienu atkal cits drēbes. Nākošā dievkopā atkal cits, domāju, cik viņai tie skapini ar tām drēbēm. Zinu, viena bija paņēmusi uz Zviedriju, aizbraukusi uz Zviedriju, tur kaut kāds bija atbraucis mācīties, tāds Kastelānis laikam, Kastelānis tas no šitās Kolumbijas. Un bija aizbraukusi uz to konferenci. Mācīties uz savu sievu un paņēmis vienu līdzi. Es vienu meiteni no draudzes līdzi. Zins, ko tā meiteni bija paņēmis līdzi? 4 lielos čemodāns uz 3 dienām aizbraukt. Vai cik tad tos čemodāns? Es nezinu, precīzi cik. 4? Uz 3 dienām uz konferenci. Ar drēbēm 4 čemodāns. Ai, tur vilka Es nezinu, sievietes, kad viņas... Cik te viņa tāds biksas tur? Atceries? Apakšbiksas. Ir arī ieticīgas, kuras ir ar smadzenēm, bet šīs ir bez smadzenēm. Nē, vīrieši mēs nevaram saprast sievietes, tādas ir sievietes. Man liekas, ka tā... Un zinu, ko es pēc tam, es tā citreiz domāju, Dievs svētī man ar labklājību. Es domāju, viņai tas vajag, un tas vajag, un tas vajag. Tad es saku Dievam, Dievs svētī man ar finansēm un labklājību, un es netiek galā ar viņas vēlmēm, un citreiz tā ir. Jo ir labas sievas, kurā mājās šūmašīnas. Un tad jāpabrīnās. Es zinu, ko pateikšu, mums jānomierinās un jādod visu savu naudu sievām, un tad būs miers. Nomierināmies un atdodam visu naudu, un tad viss būs laimīgs, pareizāk un precīgi. Man jau pēdējā laikā visu naudiņu stāv pie viņas, tad viņi ir laimīgi. Tad viņi precīgi. Sievietēm patīk tā.
Tas arī bija viss, ko es šodien gribēju pateikt. Es nākošais turpinās, jo es šonedēļ biju bišķiņ tā apslims, un es nevarēju vairāk neko sagatavot. Ļoti labi sagatavoju, jā, ļoti labi apslims bija. Daudz ko jaunu ieguvu. Bet nākošanai pabeigšu šito, jo mums ir vēl daži lietiņas, man jāpasaka, ko es sapratu, lai mēs būtu laimīgi, lai ģimene būtu laimīgi, lai mēs zinātu, kādu atmosfēru mājās radīt, kā uzvarēt visus tos jaunos garus, visas demoniskās ietekmes un kā dzīvot, lai nebūtu konflikti, lai būtu svētīti ģimene. Pareizi, lai mēs saprastu, apzinātos, kas ir no Dieva, kas nav no Dieva, pareizi. Svarīgi tas apzinātos. Svarīgi. Jā. Un tad mēs saglabāsim savas ģimenes un būsim laimīgi. Mums jau vajag, lai mēs būtu laimīgi un dzīvot ilgi kopā. Jo īstenībā cilvēks jau vienreiz dzīvo, vienreiz mirst. Un pēc tam mūžīgi. Tur vai tur. Tur vai tur. Pēc tam tiesa. Nu jā, tur tiesa un pēc tam tur vai tur. Bet vienreiz dzīvo, vienreiz. Un tāpēc mēs tam dzīvē, mums šī zemes dzīve dot vienreiz, un mums ir, jānodzīvo pienācīgi. Pareizi. Bet ir jau vēl kaut kas. To es pēc tam. Jā. Tagad, varbūt palūksim tagad. Varbūt arī. Palūksim. Par to visu, ko es sludināju, palūksim, lai tas piepildās mums dzīves. Aleluja, kungs, Dievs, aleluja. Mēs paskatāmies uz tām dzīves sfērām. Dievs, kungs, mēs skatāmies, kur mums ir problēmas. Varbūt tās ir finanses, Dievs, kungs. Varbūt tās ir kaut kāds seksa jomā problēmas vai dvēselisks problēmas, Dievs, kungs. Tu zini mūsu problēmas, Dievs, kungs, un mēs Tev lūdzam, Dievs, kungs, palīdz mums atrisināt šīs problēmas. Palīdz saprast, kas ir no Dieva, kas nav no Dieva, palīdz to ieraudzīt, palīdz mums saprast, apzināties. Un, ja tas nav no Dieva, novērsties no to un pieņemt tā, kā Tu, Dievs, gribi, kāda Tava griba, Dievs, kungs. Jo Sātans grib izmantot mūsu šo visu nepilnību, šo mūsu nezināšanu, Dievs. Bet es ticu, Dievs, kungs, ka mēs gribam, lai mūsu mājās būtu svētā gara atmosfēra, jo svētais gars maina visu to atmosfēru. Varbūt mums mājās ir demoniska atmosfēra, ģimenē ir konflikti, skandāli, viss negatīvs, sāpes, varbūt necieņa, viss iespējamais. Jo bieži vien Sātans uztur šo atmosfēru, bet mēs saprotam un apzināmies, ka mums ir jāmaina šī atmosfēra. Un mēs ticam, Dievs, kungs, ka Tu mums palīdzies izmainīt šo atmosfēru, jo Svētais gars maina šo atmosfēru. Mēs Tev lūdzam, Dievs, kungs, maina mums šo atmosfēru un palīdz mums runāt labus vārdus, saprast, kā izteikties, radīt labu atmosfēru mājās. Halleluja. Un es ticu, Dievs, kungs, ka mēs pēc šīs sapulces mēs kļūsim paši par šīs atmosfēras saimniekiem un ka svētais gars mainīs mums mājās atmosfēru pār mums un mūsu ģimeni. Jēzus Kristus vārdā. Paldies, Dievs, kungs, ka Tu darbojies par mums, ka Tu runā uz mums, ka Tu palīdzi mums. Paldies Tev. Jēzus Kristus vārdā. Amen.